Čau, es zinu, ka vlogs nav bijis... Akmens dievs, nu. Čau. Ko jūs? Nībā ļoti domāju, ko man vēl uz Ziedojas koncertu. Nu, pagājot, tas ir tik smagi. Es jums zvēru, kādu dienu es kļušu par Trisha Paytas. Yeah. Priekšvlogu stētiski Rīga. Arigā, mēs ejam uz Arigā. 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 31. augusts. Īstenībā ne, tas ir kā tiešām es dievnisko. Jā, nu čilojam. Ēdīšu. Diena 1. septembris. Tas mēs esam darījuši kaut ko ar foršu. Abi? Tā. Es nekad mūžā blogos neteikšu neko sliktu par šo skolu, jo tā kā, nu, es jau jūtu, ka šī skola nav forša. Biju uz 1. septembra. Nē, nu. Klases biedri. Hello. Ir pagājuši aptuveni 3 mēneši kopš es esmu ar jums runājis. Tas ir zils vai zaļas? Toms Liniņš man atvedīs Vogue žurnālu no Itālijas. Es nevaru. Čau, šodien kastrācijas diena. Kastrācijā. Esmu laimīgs, beidzot satikšu savus draugus. Sejai ir jābūt vienmēr gludai kā kaķoliņai. Tas ir pēc musulmanis. Izvācos no savām kājām, jo man nepatīk vairs. Es nevaru dzīvot tādos apstākļos. Tā kā mazajā cietumā nemošu. Es ļoti gaidu rītdienu, jo rītdien ir piekdiena un rītdien es kārtošu istabu. Vērsim kopā vaļā AirPods Pro 2. Tas ļoti kaidīgs līmes. Kāds lūdzu sasienēt manas rokas un izdzēšu TikTok no man telefonas nevaru. Ir 10. marts un es svinēšu savu dzimšanas dienu. Apmesušas ir nepieklājīgi. Vakariem bija 10. marts. Ziniet, es nedaudz jūs aizmirsu updatot, jo vienkārši viss notika un es jūs nevarēju updatot. Un arī šodien bija mīļi. Mēs skatījāmies Make par Evelīnu visu dienu. Absolūti visu dienu. Tas bija tāds mazais šīs dienas humors. Man īstenībā Rīgā ir ļoti bail no tā, ka man notrieks auto, kaut kāds transports. Jūs īsti nesaprotat, kā strādā augstspori. Hello! Čau! Bija veikalā nopirku akvarieļu krāsas, aploksni un 2 marķierus. Un padzerties citā veikalā. Iztērēju ļoti daudz naudu.
bija vajadzīgs nedaudz, bet nedaudz nē. Tātad tā ir mana baznīca. Tā ir Doma baznīca. Es mīlu Doma baznīcu, es turien vēlos pārvākties. Ļoti gribu aiziet uz to baznīcu, jo es vienkārši gribu zināt, kā novietojumu. Es gribu zināt, kur es likšu visu to, ko es likšu, jo es tik daudz ideju. Man ir kaut kā jāpārk no mēbeles, jādomā konceptuāli ideju, kur es ko likt. Ir daudz, kas jāiet tajā, lai varētu, labi iekārtot mājokli. Kādas tieši 3 dienas domāju, strādāju, jo man ir ideja. Šis ir tas, kas man šobrīd ir. Čau! Čau! Ir vienkārši piekdiena, vienkārši office darbinieks. Vienkāršā piekdienā gulēs, skatīsies internetu un sakārtos savu istabu. Ja šādi dzīvot, nevar vairāk. Es esmu kā jūs. Es eju gulēt. Bā. Parasti ofici cilvēks iet gulēt. Tā. Labrīt. Čau. Šodien ir oficiāla sestdiena. Rītdien. Tā. Esmu sācis kārtot istabu. Redzat, šeit jau ir tīrs galds. Grīda, protams, tā mums iet pēdējā. Šīs ir mans drēbes. Viņas vienkārši vajag salikt uz pakarinājumiem, jo es vienkārši nezinu, es kaut kā pa nedēļu viņas sametu tādā kaudzē, un man ir tīri komfortabli, jo tad es vienkārši zinu, kurā slānī ir kāda drēbe, ja man vajag. Jā. Čau, dāmas, un varbūt kāds viens kungs. Dodos uz pastu. Taisīšu jums mazo haul video, jo man atnāca lietas. Šie cimdi bija diezko trash. Šie ir mīļi, bet es viņus neizmantoju. Šie ir smieklīgi. Čau. Dodos atvaļinājumā uz Jūrmalu. Esmu oficiāli bagāts. Mums ir krābī atvaļinājums. Mēs atpūšamies šodien, jo mēs esam pelnījuši. Šis ir tā kā realitātes šovs. Šis ir tā kā realitātes šovs. Dusmas prom, mīlestību iekšā. Naomi tur dzīvo. Šis ir mūsu pagalms. Kāpt augšā. Šis ir pirmās vakariņas, tādas īstas vakariņas kopā. Nekur Laima Vaikulē. Ak, Dievs, man ir veikalā. Jā, meitenei nozaga naudas sieviete. €25. Parādi blogam nazi. Mēs nodursim kādu šodien. Es esmu tā kā turisti. Sorry, I don't understand Latvia. I'm from Portugal. Is this Daugavpils? Es vajag tāds skolu? Nē, man būvē māju, man vienkārši nav vairs vietas drēbēm mājās. Buzz Lightning! How low can you go? Yeah, no. Čau. Pastāstīšu jums par Volgu. Bija forši, man patika. Ziniet, arī ja es netieku, es īsti neko nezaudēju, bet arī neko nevinnēju. Bet, ziniet,
Aman. Un es neteikšu to. Es dabūju ielūgumu uz Volga Vintage. Es nogulēju savu pieturu. Es reāli speciāli 20 minūtes ilgāk sēdēju tajā stacijā, lai brauktu un izkāptu tieši savā pieturā. Un, protams, ka tā nevar sanākt dzīvē. Es eju tikpat ātri, cik tas films ir. Es nevaru būt nedaudz vairāk sapostēs. Bet man dibens ir ārā, tad es domāju, to pietiek. Can you handle this? Chill. Can you handle this? Beyonce. Can you handle this? Think they can handle this? Sveiki! Vai es izskatos pēc turista? Kā uzminiet, uz ko es šobrīd skatos? Nepareizi skatos seviem. Ko jūs darat savā brīvajā laikā? Es, piemēram, mācos. Tas man ir hobijs, mācīties skolā. Es to nedaru tā kā piespēdu kārtām, vienkārši īsti ko darīt, un tad es eju uz skolu. No jā. Ar draugiem. Ar mums eja hokeja vidnē. Oi, bļet. Oi, bļet. Cilvēki ir tik fake. Pēkšņi redzēt visiem tik ļoti interesē tas hokejs. Ak, mans Dievs, Latvija dabūja 3. vietu, jāieliek storijā. Ak, mans Dievs, kur jūs bijāt pagājuši gadu? Kur jūs bijāt aizpagājuši gadu, tad, kad Latvija nevinēja neko? Es atvainojos. Nē, tiešām, Latvija pēkšņi uzvar, tad visi pamostās, visi lielie fani. Tad, kad Latvija netiek tajās 3., 2., 1. vietās, tad mums ir diezgan vienalga par hokeju. Manuprāt, latvieši vienkārši dziļi sirsniņā tomēr ir two-faced, un latviešiem actually nekas neinteresē līdz kamēr tiešām ir kaut kas pozitīvs. Varbūt jūs vēlaties kādu grāmatu no manas bibliotēkas. Cilvēki ir tik fucking stulbi. Kā tu vari ieiet iekšā humana ģērbtuvē un vienkārši reāli nostāvēt tur 10 minūtes un pielaikoties? 10 fucking minūtes. Cik grūti ir novilkt un uzvilkt kraklu? Visi pēkšņi es domāju, ka ir tik svarīgi. #misinfluenceri. #misatsekojam visiem pēc kārtas. Čau, maniem slimākajiem skatītājiem. Jūs esat nonākuši mukbang daļā. Sāksies vasara. Kaifoju, dzīvoju. Čau Londīnēm un vienkārši Latvijas vidējiem slānim. Vēlējos palielīties ar savu dzīvi. Cik mēs braucamies pozitīvus? Pirmās ķibeles atvaļinājumu. Labi. Tu zini, kā izskatās mans ritenis vispār? Nu, redzi, ar to vajadzēja sākt. Viņš tur ir, jā. Bet tā bija puta.
Pasaki pozitīvus. Pozitīvus. Mama pozitīvus. Pozitīvus. Pasaki pozitīvus. Pozitīvus. Karlā. Pagab. Labi. Pozitīvus. Kur mums jau ir sagatavota bebrāžas, jau redzu. Neredzu Jānu celties, bet izskatos to, ka es labprāt gribēju pagulēt pie jūs un Čau vlog. Šī ir otrā diena, kad mēs esam Krabja atvaļinājumā. Šajā upē mēs ejam peldēties. Redzat, cik tur ir zaļumi? Mazliet reminder, ja es jums Snapchatā sūtu bildi ar laiku, tas ir vienkārši tādēļ, jo man sabiedrības spiež krāt strīkus, un es jums vienkārši neusticos, tad es jums nesūtu neko interesantu, jo man vienkārši jūs īpaši neinteresēt. Nu, varbūt interesēt, bet jūs vienkārši kā, es jums neusticos, tad es jums nesūtu. Saule, kaifs, lauki, daba, rudzi. Jā, tie rudzi, mēs no viņiem maizīti cepjam no rīta. Nu, mums ir tāda draudze Nevelīna, viņa cepj maizi mums no rīta, un tad mēs ēdam viņu ar krējumu, tikai krējumu. Mēs mērkam tikai krējumu un pienu, nu, lai maizītu taisītu. Gaidiet, skaties. Nekļūst kaut ko. Redzat, esmu vasarā. Čau, paskat, kāda saule man te virsū spīd. Tas, ko es sapratu, ir tas, ka man ļoti pietrūkst internets, jo manā istabā, mūsu istabā, mums īsti nav interneta. Nu, vismaz naktī. Pa dienu viņš kaut cik strādā. Es vismaz varu nosīties vienu pasaku filmu, bet vakarā nav interneta. Daudz kaifu, es sagāju, man tas cilvēks skatās, kuram interesē. Vakar bija Lūriķis pie mums, skatījās laiku ar savu tāvu. Nu jā, laikam izvirtuļi. Nezinu. Bet tā jau viss nav mana problēma. Ja jau sieva atļauj, tad jau var. Čau, braucam ar riteņiem uz mājām. Ko jūs? Čau. Ir 4. diena atvaļinājumā. Mēs braucam prom tādēļ, jo vakardien notika problēmas. Tad mēs braucam prom tā. Tas ir viss, ko es varu pateikt. Cilvēki aizbēga un vairs nav kas atpūšas. Tādēļ mēs braucam prom. Šodienas plāns aizbraukt pēdējās vakariņās glaunās uz bistro. Čau, vlog, braucam prom. Šis ir... labi. Šis ir tas, kā es izskatos personīgi. Hai! Paldies par maizi, ko tu mums esi devusi. Paldies par ķiršiem. Paldies par foršo olmīti, kas nebeidz runāt. Man patika šis atvainājums. Viņš bija labs. Pupdēmā. Čau, esam pie jūras. Atbraucām pēdējo reizi pie jūras, kamēr esam šeit. Labrīt. Es pamodos 7:30. Es aizgāju pēc brillēm, nācu atpakaļ. Es uztaisīju kaut ko ļoti svarīgu. Es aizgāju gulēt 11. un es pamodos 1. Nu jā, es īpaši nevaru tā kā pamosties vienkārši agri un dzīvot, vajag manu miegu. Bet es redzēju interesantus sapņus. Man šķiet, ka tas bija viens sapnis, bet tie laikam bija daudz sapņi.